Man likās, ka iepriekšējie 3 gadi pirms šī bija devuši pietiekami daudz pārbaudījumus lauksaimniekiem. Izeivielu, tehnikas un produkcijas cenu neatbilstības un svārstības, prasības, birokrātija, tad augstie, siltie rudeņi, retāk siltie, daudz biežāk augstie pavasari. Katrs gads atšķirās viens no otra, bet šis gads ir slapjākais no slapjākiem arī manā pieredzē. Tā ir realitāte, ar kuru mums ir jāsamierinās, un tamdēļ jārīkojās ir tālāk. Nezāles, tāpat kā daba, nešķiro lauksaimniekus, un tamdēļ šodien satiksim Rudolfu un aprunāsimies, kas šai rudenī ir aktuāls tieši nezāļu un sārņaugu ierobežošanas jautājumos. Tāpat arī augi ir jāsāk barot, un ja nevar strādāt augsne, tad varbūt jāpavēro, vai mēs varam, un jāpajautā, vai mēs varam augus pabarot cauri lapām. Tā kā runāsim arī par ārpus sakņu mēslošanu. Un beidzot, mēs pieskarsimies arī tādai tēmai, kā šeit mitruma kontrolē. Par drenāžu ieklāšanu laukos, kas glāb ne tikai no pārmērīga mitruma, bet starp citu arī no sausuma. Skatos, kāds ļoti tīrs lauks. Varētu šķist, ka šeit principā par nezāļu cīnīšanos nav daudz jārunā, bet to es labāk paprasu speciālistam. Čau, Rudolf! Stāstīja rapša laukā šāds stāvoklis, gana tīrs. Vai saimnieks var atslābt šādā situācijā un nedomāt par herbicīdu lietošanu? Jā, nu jāpiekrīt, ja šobrīd izstāst tīrs lauks, tad tas nenozīmē, ka uz priekšu tas tā arī paliksies. Te noteikti būs materiāls, kur strādāt, un jau tagad var redzēt vairākas nezāles, kas dīgs no dažādām zonām ārā, tā kā tas tikai laika jautājums, kad būs īstais brīdis pienācis herbicīds midzinājumam. Kad ir brīdis tieši rapsī skatīties un sākt reaģēt? Zinām, baigi atkarīgs, kādā tehnoloģija tu strādā. Viens variants, ka tu sāc skatīties uzreiz jau pēc sējas, kas tev tur notiekās tajā laukā, bet idejas, ka saimnieks jau visdrīzāk pats jau zina jau pirms jau tās rapšas sējas, kas tajā laukā darās. Cik lielas problēmas tur ir, ar kurām nezāļu sugām un tā, bet, teiksim tā, ja tajā klasiskajā variantā, ja sevišķi iet runa par belkāru metazmiks, tad šis ir tas laiks, kurā arī tu sāc skatīties, kad, kur katru dienu jābrauc. Vai tu jau esi uzlicis herbicīdu, vai tu tikai domā viņu likt? Ja saimniecība jau ir nostrādājusi ar glifosātu, vai viņi var atslābt un mazāk koncentrēties uz herbicīdu vajadzību vēlāk? Ja saimnieks nostrādājas ar glifosātu, ļoti labi. Tu atslogo nedaudz to darbu tam pamat herbicīdam, kas būs tālāk, bet viņi viens otru noteikti neizslēdz. Glifosāta lietošana, tas ir tiešām tu nopērci kaut kādā ziņā laiku, bet tā rudens herbicīdu lietošana, vai tas ir rapsī, vai tas būs kviešos, vienalga, kurā plānotajā kultūrā, viņi ir neizbēgami. Man ir tagad plānots sēt kviešus. Ir vai pēc rapša tīrums, kas tagad jau palicis ar pašu rapsi un arī nezālēm zaļš, vai ir pupu tīrums, kas varētu būt vēl tomēr salīdzinoši brūns, bet tomēr arī jau nāk kaut kāds nezāles virsū. Es taisos sēt. Kāds būtu labākais risinājums, lai ierobežotu sārņaugus un nezāles? Pirmkārt jau jāstāsta, kāds tas agrotehniskais risinājums tavā saimniecībā ir. Vai tev notiek kaut kāda augstas priekšapstrāde, vai tev kaut kādi sējaparāti ir kaut kāda priekšapstrādes tehnika priekšā vai nav, un attiecīgi tas jau tev paģērēs to, kāds būs tas nezāļu fonds, jo pamatā jau plus mīnus, kad pārvietojas no tiem novāktiem kviešiem vai novāktiem pupām vai novāktā rapša uz to kviešu sēju, tas lauks ir daudz maz jau tīrs. Ir kaut kāds nezāles, pie konkrētiem nezāļu augstnes apstrādes veidiem, kas tur ir palikušās, bet to tu rēķinies, tu tajā brīdī arī redzēs, kāds viņi būs, un es teiktu, ka tirgus ir diezgan piesātināts ar dažādu veidu herbicīdu risinājumiem, ka tu tiec galā diezgan veiksmīgi. Es neteiktu, ka tā ir baigā problēma, ceļš rudens periodā. Tātad, principā,
tu jau nobremzē to atsevišķo augu attīstību ar to, ka tu sējot veici zinām apstrādi, bet rēķinies ar to, ka tālāk tas var atkal progresēt un tu vienkārši vēro. Jo pārējo informāciju es teiktu tā, ka par to arī par rudens apstrādēm es pats, ko ir iesaku skatītājiem atgriezties kādos iepriekšējos raidījumos par to arī, cik vēlu var strādāt ar jūsu produktiem. Tā informācija ir mūsu jau citos raidījumos, tā kā prieks, paldies tev par informāciju. Lai jums izdodās visiem sasmiedzināt visu plānotos darbus. Tieši tā. Ziemā jau ir sadilguši tie, kas ir sasēti, lai gan šie ir mieži, bet tieši tas pats tūliņ sekos ar kviešiem. Un kā ir ar ziemāju barošanu? Par to mēs runāsim ar Sandru. Sveiki, Sandra! Čau, Gati! Šogad ir dažādi apstākļi. Esam dzirdējuši, ka lauksaimnieki ir bijuši spiestā kārtā arī taupīt uz pamatmēslojumiem. Bet daudz lauksaimnieki ir uz tādu izlemšanas sliekšņu, ko darīt ar augu barošanu caur ārpusakņu produktiem, caur lapām. Kāds tavs skatījums? Protams, mēs vienmēr skatāmies uz to, kas ir ekonomiski un kas nav ekonomiski, bet tieši mikroelementu sakarā, diemžēl, nebūs tā pozīcija, uz kuras varētu ietaupīt, jo mikroelementi ir vajadzīgi gan enzīmu, gan hormonu veidošanai, un līdz ar to tas ir viens tāds būtisks arī rudens darbs, lai palīdzētu augam ieiet ziemošanas periodā, pārziemot. Jo tas galvenais rudenī ir tas augšanas spars. Mēs iekodējam jau rudenī ražu nākamajam gadam, tā kā pavasarī, ar kādu sparu augs varēs arī atjaunoties pavasarī. Tas ir atkarīgs no tā, kāds augs ir aizgājis, cik labi pabarots ir aizgājis rudenī ziemot. Vai ir kaut kāds akcents, uz ko vairāk ir fokus tajā mikroelementu kokteilī rudenī atšķirībā pret pavasara un, teiksim, pārējās veģetācijas laika? Tā būtība ir tāda, ka mēs īsti, tāpat kā arī NPK mēslojumos iepriekš runājām, mēs neskatāmies tikai uz vienu elementu. Tas tomēr ir kopums. Ja tas dēlītis lībīga mucā ir kaut kur zems, vienu nokompensējām un kaut kur otrs arī tūlīt būs pozīcijā, kas iespējams var ietekmēt ražu. Arī Jara fokusējas uz to, ka tas produkts ir izstrādāts tieši pirms kropa specifika vai kultūra augam radīts konkrēts barības elementu maisījums. Tad jāskatās, ka nevis sitam tā kā pa vienu to dēlīti ciet, bet mēs kompleksā skatāmies, kuras tad ir tās vājās vietas kaut kādos konkrētos kultūra augos. Ja rudens ir īpaši veidojās salīdzinoši mitrs, tas nozīmē, ka tā barošanās caur saknēm arī zināmā mērā bremzēta. Tad ir jāstrādā ar mikroelementiem, jo principā kaut kādā veidā jāpalīdz viņam iegūt to sākotnējo masu pirms ziemošanas. Ja augs ar sakņu sistēmu barības elementus nevar uzņemt, tad nākamā tā kā palīdzība augam ir ārpussakņu mēslojums. Un tā var būt dažāda, protams, kombinācija, ne tikai mikroelementi, arī mazliet makroelementi, bet tad arī attiecīgi mēs skatāmies no situācijas. Ja jāizvēlās mikroelementi vai biostimulanti? Mikroelementi vai biostimulanti. Stāsts ir par to, ka tās ir divas dažādas funkcijas. Mikroelements baro augu un biostimulants tā kā veicina izturību kaut kādos nepiemērotos laikapstākļos. Un līdz ar to, ja ir izvēle, ko lietot vai nelietot, tad pirmais ir mēs skatāmies, kas notiek ar augu un ko mēs esam darījuši iepriekš. Ja mēs esam augu pabarojuši, NPK ir iedots, tā kā pēc būtības ir augsnes analīzes, ir labas, ir ko paņemt, tad biostimulants varētu derēt un ir pareizā tā kā rīcība. Bet principā, ja jau mēs esam taupījuši uz NPK, bet tomēr it kā šaubamies dot ārpussakņu mēslām vai nedod, tad es teiktu, ka mikroelements ir precīzāks un pareizāks šajā situācijā. Kurā brīdī ir piemērots tieši augs tam, lai dotu mikroelementus? Ja mēs skatāmies, ka mēs atrodamies miežu sējumā, te vēl kaut kāda nedēļa, pusotra ir vajadzīga, lai sasniedz vismaz 3-4 lapu stadiju, un tad jau mēs varam sākt domāt par tā kā ārpussakņu barošanu. 3-4 lapu stadija, liela daļa no mikroelementiem nonāks uz augsnes. Vai tie nav jāskaita kaut kādi zudumi? Nē, tāpēc, kad jebkurā gadījumā viss, kas nonāk uz augsnes, tas pēc tam tiek utilizēts, mikroorganismi, pati augsne to visu uztver un atbrīvos kādā laikā, kad tas būs iespējams, bet jā, tas varbūt ir tāds psiholoģiski grūtākais moments, ja mēs skatāmies uz rindiņām, ka tur ir tikai pāris lapas, bet tie pat pāris pilieni, kas nokļūst uz auga lapām, ir ļoti, ļoti būtiski tai sākotnēji attīstībai. Super, paldies tev! Mēs ar
ar Agrikonu kolēģiem ikdienā piegādājam efektīvus augsnes mēslošanas plānus un sensoru tehnoloģijas augu barošanai. Bet kāda tam ir nozīme, ja augsnē ir pārbagāts mitrums? Kas tad ir pārbagāts mitrums? Pārbagāts mitrums ir gaisa trūkums augsnē, ko mēs šogad piedzīvojam ļoti izteikti. Ziemas kviešiem, lai tie efektīvi varētu augt, pēc iespējas lielāku periodu veģetācijas laikā ir vajadzīgs, lai augsnē ir starp 30 līdz 40% gaisa. Ar apšiem no 40 līdz 50. Par to ir jāparūpējās. Ja nebūs šī gaisa, nestrādās bioloģija, nemineralizēsies barības elementi, nebūs gaisa, lai attīstītos saknes. Lai tas viss nebramizētos, par šo ūdeni ir jādomā. Un šodien es dodos uz saimniecību, kas lēmumu par šo te mitrumu kontroli pieņēmusi jau agrāk, sākus ir veikt drenāžu ieklāšanu un dodos pie viņiem. Esam polderu zonā, apsaimniekojam 2000 hektāru, lielākā daļa ir polders, kas ir mākslīgi sūknējams. Līdz ar to mums ir ļoti nopietnas problēmas ar to ūdens novadu, ja kaut kādi lielākas lietavas vai kas mums ir, viss tiek balstīts uz mākslīgo sūknēšanu, lielākā zemes daļa. Audzējam, graudi, rapsis, zirņi, šogad pamēģinājām arī kukurūzu, redzēs, kas tur būs. Esam nonākuši pie tā, kad ar meliorāciju problēmas, jo pirms tam mums bija arī lielopi, un tad varēja, kā saka, tos mitros gabalus noslēpt zem zālājiem, audzēt speciālus zālājus, lai viņus varētu, teiksim, tā kā piesekt, un bija iespējas. Bet beidzām ar to nodarboties, un līdz ar to parādījās tāda lieta kā pārliekie mitrumi. Un pa šitiem gadiem, teiksim, visu laiku esam, iespēju, protams, finansiālo iespēju daudzumā esam gan tīrījuši novadgrāvjus, gan mēģinājuši skalot, bet šeit ir diezgan vieglas augsnes, smils, mālsmilts, un līdz ar to padomu laiku meliorācija vairs nestrādā, jo tas laiks ir pagājis tie 40-50 gadi, un tā skalošana vairs neko nedeva. Tad mitrā gadā tie zudumi principā ir mitrā gadā ir pilnīgi viss. Tur ne pilnīgi viss, tā gluži nebūs. Bet bija tā, kad bija lauki, kur bija 10-15%, pat atsevišķos tīrumos vēl vairāk. Tas viss investīcija tajā nogabalā ir pavelti. Tieši tā, viss ir pavelti, pat pavasarī nevar laicīgi apsēt, viss tur. Jā, arī apsēja slapjais rudens un viss tavs darbs ir vējā. Pagājuši gads mums tas bija ļoti stiprs piemērs, mums zirņi, teiksim, kaut kādi procenti, 25 pat aizgāja nebūtībā dēļ tā, kad mēs vienkārši nevarējām novākt, jo bija pārmitra augsne. Tas iet nevis lokalizējās, bet iet plašumā. Tas mitruma, tā pārmitrība, ar katru gadu paliek vairāk. Tas nav, ka tev stāv viens noteikts ūdens un pēc tam viss pazūd. Nē, galīgi tā nav. Un līdz ar to, ja tas šogad ir, teiksim, 25, tad nākošais gads tas jau būs 26 un ar katru gadu tas paliek sliktāk un sliktāk. Tās vecā sistēma ir ciet, jā. Tā vecā sistēma beidzās. Šis gads ir tev noteikti bijis tāds reāli pārbaudījums, kas ir parādījis, ko tas tev ir iedevis. Kāds tev pašam ir vērtējums tam visam, jo tu sāki kādus gadus, cik gadus apkārt? Mums ir šis pirmais gads, mēs sākām pagājuši rudeni, pat ne rudeni, tā bija ziema. No rudens, šogad tas bija izcils, mums bija lauks, kuru mēs pagājuši gadu nevarējām apstrādāt, tas ir kaut kāda. Es domāju, ka kaut kādi 50 hektāri mēs esam pa šo gadu sakopuši, kur mēs esam varējuši iesēt, kur mēs esam pirmkārt apstrādāt, iesēt, vēl daļā mēs esam ražu noņēmuši, daļā vēl kukurūza vēl aug, un redzēsim, kā būs, bet pagaidām izskatās labi. Ar lēmumu esi apmierināts? Jā, viennozīmīgi, jo atšķirībā no citiem meliorācijas veidiem, kurus mēs arī esam izmantojuši gan ar ekskavātoru, ieklājot drenu, gan arī vēl padomu laika to daudzkausnieku. Tas process, tā meliorācija sāk darboties 2., 3. gadā, 4. gadā. Tad lielākajā daļā tas bija efekts redzams uzreiz. Momentāli, jā. Super. Un plus ir arī tas, kas man visvairāk uzrunāja, kāpēc es meklēju arī šo tieši, kad tā augsne netiek
izārdīta. Jā, tu ieklājot to drenu, viņš praktiski viss ir. Nu labi, tur kaut kādi bišķi nelīdzenumi ir, bet tie ir ļoti vienkārši sastrādājumi. Lauks gatavs lietošanai. Jā, lauks ir gatavs lietošanai momentā. Nu, un pats process saimniecībai, ar ko jārēķinās? Tu esi jau praksē to dari, ar ko tev saimniecībā jārēķinās un kādi ir priekšdarbi? Vispār, ziniet, ar priekšdarbiem šī sistēma, es gribētu teikt, kad ir eksploatācijā diezgan vienkārši. Jā. Protams, ir jāapmāca personāls, ko mums veiksmīgi ir izdevies vairāk vai mazāk. Nu, jāmācās visu laiku. Jā. Tad līdz ar to ir vajadzīga liela jaudas tehnika, jā, kas smaga, ne tik daudz jauda, te ir vajadzīga kā svars. Saķeres dēļ, jā. Nu, protams, jārēķinās ar diezgan nopietnu investīciju tīri arī pašās caurulēs, jo tas šajā gadījumā, es domāju, sastāda lielāko finansiālo daļu. Tu esi speciālists šī jomā un varu apstāstīt jau detalizētāk, kas pa priekšdarbiem ir, lai būtu saimnieks gatavs šādu te drenāžas ieklāšanai. Nu, galvenais, vai mums ir uz kurieni dabūt ūdeni. Un, jo bez tā, atkal neatkarīgi no tā, kādā veidā tu drenas lietas, tas efekts nebūs. Ir, kur nolaist ūdeni, respektīvi ir labi novadgrāvji vai mazāk grāvji vai dabiskas ūdens teces vai kaut kādi uzkrājēji, tur, nezinu, purvi dīķi, ja, kur jūs varat kaut kā to noorganizēt, tad noteikti tas būtu tas primārais. Nu, pēc tam, teiksim, šādā veidā strādājot, kā redzējām, arī uzmērīšana šim braucienam tika veikta uzreiz šeit, un pēc tam uz tās uzmērīšanas pamata mini projekts displejā un pēc tam iekārta iestrādāt to drenu atbilstoši tam projektam. Bet, nu, protams, tas ir tā, ja tev ir lokāla mitruma problēma, ja tev ir viss lauks, labāk uztaisīt ir pilnvērtīgi uzmērījumi, dabūt normālu augstumu datu slāni. Uz tā pamata mēs vai jebkuri citi speciālisti var projektēt, uztaisīt drenu plānu, atbilstoši prasībām, atbilstoši augstnes drenāžas koeficientiem, atbilstoši tam, cik daudz ūdens mēs gribam novadīt noteiktā laika posmā. Un par saimniecības izmēriem, tad, ja mazākai saimniecībā ir problēmas ar šiem mitrumiem, kas ir tas, ko tu sāktu no tās, teiksim tā, kas ir tas limits, ar ko jāsāk, vai traktori un tā tālāk? Nav šeit mēroga saimniecībai, ir mērogs problēmai. Ja tev ir, teiksim, 20 hektāri un vairāk tev ir problemātiski, un tu gribi viņus sakārtot, droši vien, ka tev vajag pašam savu iekārtu. Tas ekonomiski ir pamatots risinājums. Ja tev tur ir daži hektāri, tur nezinu, 5 līdz 10, varbūt tev nevajag savu iekārtu, varbūt tev jāpaņem pakalpojums vai jāiznomā iekārtu, pieņemsim. Ja? Tas ir jāskatās no tā problēmas apjoma, nevis no saimniecības. Pieredze ir, varam noteikti palīdzēt. Neskatoties uz to, ka ir pārmeti tīrumi, līdz ko ir iespēja, lauksaimnieki sēja ziemājas. Sēja miežus, sēja kviešus, rapši jau ir iesēti, bet līdz pilnai vārpai vēl ir tāls ceļš ejams, un mums ir ko parādīt. Tiekamies nākamreiz.